Es sajūtos bagāta, un nākamajā rītā pie manām durvīm bija Porsche. Naudas manifestācija, un vai tas ir vūdu, šamanisms un maģija. Ļoti racionāli centīšos jums izskaidrot, kā tas strādā. Pēc dažām dienām es podkāstā stāstīju, ka es jūtos iestrēgus un tieši attiecībā uz finansiāliem jautājumiem, un ka es grasos to pilnībā mainīt. Un šīs 4-5 dienas es tiešām ļoti intensīvas un konkrētas darbības darīju katru rītu, no rīta un vakarā un arī pa dienu, un dresēju savu prātu un noķēru konkrētus momentus un apzināti tos izmainīt. Kas notika pēc tām dažām dienām? Es noslēdzu vairākus līgumus, vairāku tūkstošu vērtībā, un pats labākais par darbu, ko es biju piekritusi veikt bez atlīdzības, man vienkārši paņēma un iedeva 100 eiro banknotu. Un es viņu netērēšu, bet nolikšu sev priekšā kā pierādījumu tam, ka šis viss strādā. Bet es saprotu, ka no malas tas var ļoti izklausīties pēc vūdu un kaut kāda izdomājuma un kaut kā pilnīgi neloģiska un nesaprotama. Un es esmu ļoti racionāls cilvēks, un tāpēc es gribu jums to izskaidrot maksimāli no racionālās puses. Jūs ar pašizaugsmi neesat sveši, un ja jums interesē, kā piesaistīt vairāk naudas, tad visticamāk jūs ar sevi jau cītīgi strādājat, bet pilnīgi visu nosaka tas, ko mēs par sevi domājam. Viss sākas prātā ar mūsu pārliecībām, ar mūsu domām par sevi, par citiem un par pasauli. Ja tu ej pasaulē ar domu, ka es jau nevaru nopelnīt naudu, jo es neesmu pietiekami gudrs, pietiekami skaists, pietiekami veiksmīgs, pietiekami labs uzņēmējs, pietiekami labs darbinieks, vai arī citi ir gudrāki, vai arī tev ir citi ierobežojoši uzskati, kā piemēram tie, kas pelna daudz, ir krāpnieki, vai viņi ir kaut kādi slikti cilvēki. Viss šis nosaka tavu dzīvi. Kāpēc? Tā atkal nav maģija. Tāpēc, ka tas, ko tu domā, ietekmē to, kā tu jūties. Tu ikdienā jūties slikti, tu neesi par sevi pārliecināts. Ja tu neesi par sevi pārliecināts, un ja tu jūties slikti, tas noved pie tavām darbībām. Pirmkārt, par šo mēs parunāsim, tev ir ierobežots skats, tu vienkārši neredzi iespējas, un otrkārt, tad, ja kāda iespēja rodas, ja kāds tev kaut ko piedāvā, tava atbilde būs nē. Tāpēc, ka tu ļoti baidies, jo tu izēji no šīm te visām pārliecībām par sevi, jebko arī, ko tu uzsāc, tu dari ar tik lielu nepārliecinātību un bailēm, šo tu sauc par confirmation bias, to, kam tu tici, tam tu visur pasaulē gūsi apstiprinājumu. Lai kas notiktu, tu to iztulkosi caur prizmu, ka rekur vēl viens pierādījums, ka es taču neesmu pietiekami gudrs, labs, spējīgs, whatever, lai nopelnītu naudu. Tas ir pirmais un pats svarīgākais, kas ir jāsaprot. Un tas neatiecas tikai uz naudu, bet uz visām jomām. Tad, ja tu zini, kā soli pa solim, un tas ir tas, ko es stāstu naudas piesaistes one-on-one, un tas ir tas, ko es darīju šīs 5 dienas, jo es ar to ņemos gadiem ilgi, un tāpēc es to varu ļoti īsā laikā, ļoti spēcīgi izdarīt, ir tu maini savu domāšanu, tu tīri ārā tās vecās programmas un mērķtiecīgi liec vietā jaunas, ko es domāju ar programmas, ar uzskati. To sauc par programmēšanu, jo līdz 7 gadu vecumam bērnībā no saviem tuvākajiem aprūpētājiem tu šīs pārliecības par sevi iegūti, ka tu neesi pietiekami labs, vai arī visu pārējo, kas tev ir attiecībā uz naudu. Ja tu to maini, tad mainās tavs skats uz pasauli un uz dzīvi. Un šeit ir būtiski par šiem te prāta filtriem. Mums nāk ikdienā virsū ārprātīgs daudzums ar informāciju. Un ja mums tas viss ietu pa taisno mūsu apziņā, tas nozīmē, ka mēs vienkārši kļūtu par šizofrēniķiem, jo mēs tik daudz informācijas nespējam apstrādāt. Tāpēc zemapziņa mūsu apziņā pa tādu caurumu laiž tikai to, kas ir svarīgākais. Un svarīgākais ir tas, uz ko mēs visvairāk fokusējamies. Padomā, tev noteikti ir bijis brīdis, kad tu, piemēram, gribēji konkrētas markas automašīnu, un tu pēkšņi visur ieraudzīji šo automašīnu, vai tu par kaut ko aktīvi sāki domāt, un tas visur bija ne jau tāpēc, ka visi cilvēki sāka pirkt to mašīnu, bet tāpēc, ka tu uz to fokusējies. Un tieši tas pats ir šeit. Tu maini domāšanu, tu nomaini to prāta filtru, tu sāc saredzēt iespējas. Runājot ar cilvēkiem, tu sāc uzdot viņiem jautājumus. Tu pats meklē iespējas, mentorus, cilvēkus, sadarbības partnerus. Tev nāk idejas, un ja tu tās sazemē, un ja tu ar tām rīkojies, tad tas noved arī pie tā, ka tu vari nopelnīt naudu. Bet tas viss sākas šeit. Otra puse naudas manifestācijai, kāpēc ļoti daudz runā par to, ka tas ir kaut kas vūdu un maģisks, ir tas, kas saistās ar kvantu fiziku, ar kvantum leaps, kvantum jumping, laika līniju lekšanu. Tas ir fenomenāli un tas viss strādā, bet es to jums nemācīšu, tāpēc, ka es pati vēl nejūtos tajā tik spēcīga, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīti, lai jums to nodotu. Bet šīs divas lietas apvienojot kopā, principā tas ir tas, ko es saliku naudas piesaistes one-on-one ekspresa kursā iekšā. Un tas nav vūdu.